Jau kopš iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas amatpersonas ir centušās panākt, lai mūsu valsts no bloka budžeta saņemtu lielākus platību tiešmaksājumus. Taču vēl līdz šim brīdim tie saglabājušies 54 līdz 60% līmenī no Eiropas vidējā. Ja runā par pilnīgu izlīdzināšanu, tad, protams, ka tā, lai visām Eiropas Savienības valstīm būtu vienādi šie maksājumi, šeit Eiropas Savienības dalībvalsts nav gatavs. Ja, protams, ka dažas vecās valstis uzskata, ka viņas ir iemaksā un viņam jāsaņem vairāk. Arī es savulaik esmu braucis uz Eiropas komisiju, runājis ar ierēģiem, runājis ar augststāvošām politiskām personām. Pēc ilgām sarunām var panākt kaut kādas izmaiņas un arī izdevies ir panākt, bet tik un tā tas process tik un tā ievilkās, lai izmainītu 3-4 punktus, tur 6 mēneši tāpat pagāja. Eiropas Savienības budžetā ir 3 būtiskas sadaļas – kopējā lauksaimniecības politika, reģionālā attīstība un kohēzijas fondi. Taču šā brīža ģeopolitiskās situācijas ietekmē radušās arī jaunas iniciatīvas. Piemēram, drošības jautājums, un tas ir ļoti būtiski mums visiem, un mēs arī vēlamies, protams, lai Eiropa pievērš un vairāk finansē tieši šīs te Eiropas Savienības austrumu valstis, kuras robežojās ar Krieviju, ar agresoru valstīm, jo drošība mums ir ļoti svarīga. Mēs gan arī uzskatām, ka lauksaimniecība un pārtikas ražošana arī ir nacionālās drošības jautājums, jo tas ir ļoti svarīgi, lai mēs paši saražot un spētu nodrošināt sev ar pārtiku. Dienvidkurzemes lauksaimnieku ieskatā arī jau tā zemās tiešmaksājuma likmes ir pārāk mazas, lai spētu nosakt izdevumus. Salīdzinot ar novadiem, kur ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts jeb ISIP ir 94,64 eiro par hektāru, mūsu puses zemniekiem tas ir par 10 eiro zemāks, turklāt šogad samazināts vēl vairāk. Un arī ekoshēmu kritērijus, kas garantētu nelielu piemaksu, visiem izpildīt nav par spēkam. Tā vislielākā diskusija, kas bija iepriekšējā gadā, kas skar ļoti lielu lauksaimnieku īpatsvaru, ir šī pirmā ekoshēma, kur ir jānodrošina konkrēts kultūra augu daudzums un kultūra augu proporcija. Atkarībā no saimniecības lieluma tie ir vai 3 vai 4 kultūra augi. Negodprātīgi viņi tam dēļ, kad tiek samazināts ISIPs, cik ir paredzams tagad par 4 eiro. Ja? Manā konkrētā saimniecībā tas ir samazinājums par 2000. Bet ekoshēmās ir, kur pietrūkst, vienkārši tāpēc samazinājums tiek likts, bet ir ekoshēmas, kur izmaksās maksimālo. Ja fokus kādreiz, tagad uzsākot šo 2027 periodu bija uz to, ka mēs tur ejam zaļākā virzienā, mēs strādājam pie tā, ka mēs tur vidēji draudzīgāk strādājam un par to mums maksā. Tad tā situācija šobrīd ir gaužām mainījusies. Mums pamatā ir stāsts par to, kurš izdzīvos. Kopumā tiešmaksājumiem šogad Latvijai atvēlētā summa ir aptuveni 335 miljoni eiro. To izmaksas sākās 16. oktobrī un vairāk nekā 80% lauksaimnieku to jau ir saņēmuši. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.